daudzas lietas, kas notiek dabā, notiek, varētu tā teikt, parastam novērotājam neredzamas viņas ir. Daudz organismi tik sīki, ka parastam novērotājiem nemaz neienāk prātā par viņu eksistenci un vēl jau vairāk par to, kāda viņi izskatās un ko viņi tur dara. Nu, un lūk, no šī viedokļa ir īpaši svarīgi sekot līdzi, pētīt, kas notiek ekosistēmu struktūrā, lai mēs vismaz kaut kādā mērā varētu prognozēt, ko mēs varētu sagaidīt no viss tā. Jo ekosistēma attīstībā ir tāda cilvēkam nelabvēlīga likumsakarība, ka viņas mēdz attīstīties pēc katastrofu teorijas. Tas nozīmē, ka vadzim krauj kādu laiku virsū, un pēc tam vadzis lūst, un tas lūzums notiek pēkšņi. Un tas katastrofāls tās sekas tad ir. Mana līdzdalība šajā projektā par klimata izglītību ir saistīta ar klimata izmaiņu ietekmi uz biodaudzveidību. Kādā veidā notiek šie sugu miedarbības starp mūsu jau esošajām savvaļas sugām un tām sugām, kas ir visādos veidos atlidojušas, ienākušas vai ievazātas, tur ir ļoti, ļoti liels problēmas. Šo jautājumu nevar atrisināt bez rūpīgiem pētījumiem, kas notiek ekosistēmu iekšienē. Jo ekoloģiskos procesus nevar 3 gadu laika posmā izpētīt. Vienkārši var būt mitrāka vasara vai sausāka vasara, un šis secinājums, ko jūs būsiet ieguvuši, viņš vienkārši nebūs zinātniski pamatots. Bet ja jums ir 20 gadu datu rinda, tad jūs varat sākt redzēt trendus, kas notiek ar šīm sugām. Kādas apmēram 12 putnu sugas, kuras ir sākušas liksdot, kuras agrāk šeit neliksdoja. Bet toties atkal kādas 8 putnu sugas ir pametušas mums zemi kā liksda vietu un pārcēlušās vēlāk uz ziemeļiem. Dažas prognozes liecina, ka mums šeit klimata pasiltināšanas rezultātā varētu mainīties šie meža tipi, varētu viņi atkāpties kaut kur tālākā plānā un parādīties vairāk platlapji. Ko šobrīd meža īpašnieks lai dara, jo koks aug 100 gadus apmēram, ja? Tad tas nozīmē, ka viņam jau jādomā, kā tad viņš ko stādīt, ja? Varbūt nestādīt vairs, neatjaunot ar priedi, ja reiz pēc 100 gadiem viņi neaugs te labi. Tā kā, lūk, šīs problēmas arī rezultējās zināmā mērā ekonomiskos jautājumos.